Jūs tikko samontējāt savu iWalk, tagad ir laiks to pielāgot jūsu lietošanai. Kad iWalk ir pielāgots lietošanai, tas ir vienkārši lietojams, ērts un drošs. Pat nelielas iestatījuma korekcijas var radīt būtiskas atšķirības. Uzmanīgi sekojiet pielāgošanas instrukcijai. Velciet pieguļošākas bikses. Tas palīdzēs vieglāk saprast kājas garumu un kādā augstumā ir jāpielāgo iWalk. Izvairieties vilkt platas bikses, šortus, kleitas vai svārkus. Valkājiet ērtus sporta apavus vai staigājiet basām kājām. Izvairieties valkāt apavus avaļēju papēdi, čības vai sandāles. Iepriekšējā iWalk montāžas video jums parādījām, kā priekš labās un kreisās kājas pielāgot iWalk kruķa pēdu. Pārbaudiet, vai iWalk pēda ir novietota pareizā pozīcijā. Kad iWalk ir uzlikts, bultai ir jābūt vērstai uz sāniem. Ja pēda ir uzlikta nepareizi, bulta būs vērsta uz veselo kāju. Nepareiza iWalk pēdas pozīcija padarīs to nestabilu un var būt par iemeslu kritienam un traumai. Nekad nelietojiet iWalk, ja tā pēda nav pozicionēta atbilstošai ķermeņa pusē. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Augstuma pielāgošana, augšstilba atbalsta siksna. Ir divu veidu augšstilba atbalsta siksnas. iWalk var tikt komplektēts ar auduma vai plastikātu atbalstu augšstilbam. Šis atbalsts priekšpusē pasargā augšstilbu no izslīdēšanas starp augšējiem atbalsta stieņiem. Abas versijas ir funkcionāli vienlīdzīgas. Ja jūsu iWalk augšstilba atbalsta siksna ir no auduma, tad tā jau ir rūpnieciski uzmontēta uz stieņiem un tai nav nepieciešama nekāda papildus pielāgošana. Plastikāta atbalstam augstums ir jāpielāgo atbilstoši augšstilbu izmēram un formai. Plastikāta atbalsta siksnu pozicionējiet 3 šķērspirkstu augstumā no ceļgala platformas. Tā augstumu jūs pēc tam pēc vajadzības atkārtot varat pielāgot. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Augstuma pielāgošana, apakšstilbs. Pēc pareizas pielāgošanas iWalk kājai jābūt vienā garumā ar veselo kāju. Tas tiek izdarīts mainot iWalk apakšējās daļas augstumu. Lai pielāgotu augstumu, apsēdieties un slimo kāju ceļa locītuvā salieciet 90 grādu leņķī. Pozicionējiet iWalk tā, lai ceļgala platforma pilnībā pieguļ apakšstilba priekšējai daļai. Aiz roktura pievelciet iWalk pie apakšstilba, lai pārliecinātos, ka tas patiešām visā garumā pieguļ ceļgala platformā. Pēc tam iztaisnojiet veselo kāju tā, lai tā atrastos vienā līmenī ar iWalk. Lai veiktu garumu pielāgošanu, atbrīvojiet skavu un uzgriezni. Noņemiet C-veida fiksatoru. Lai pagarinātu, velciet uz āru, bet, lai saīsinātu, iestumiet. Garuma pielāgošanu veiciet tā, lai iekšējās un ārējās caurules atveres savstarpēji sakristu un caur tām varētu ievietot C-veida fiksatoru. Ievietojiet un nobloķējiet C-veida fiksatoru. Pabeidzot, pielāgot garumu, savelciet skavu un uzgriezni. Pielāgošanu varat veikt ar 1,3 cm soli. Tagad parādīsim, kā to dara. Ārējā caurulē ir atveres, kuras viena no otras izvietotas 2,5 cm attālumā. Iekšējā caurulē ir divas atveres, kuras novietotas tā, lai iWalk augstumu būtu iespējams regulēt ar puscolas, jeb 1,3 cm soli. Kad veicat garumu pielāgošanu, ievērojiet, lai abu cauruļu atveres sakristu un tās būtu iespējams nofiksēt ar C-veida fiksatoru. Tagad izmēģiniet, vai kruķu garums jums ir atbilstošs. Ar slimās kājas ceļgalu un apakšstilbu atbalstieties uz iWalk tā, lai svars uz abām kājām būtu sadalīts vienmērīgi. Abām iegurņu pusēm un pleciem jābūt vienā līmenī. Ja tā nav, tad pielāgojiet garumu. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Augstuma pielāgošana, augšstilbs. Skatoties montāžas video, augšstilbs sānu atbalstus abās pusēs jūs novietojāt pozīcijā 6. Ja tie nav novietoti pozīcijā 6, tad tagad izdariet to, paceļot uz augšu un rotējot līdz pozīcijai 6.
Tagad pielāgosim kruķa augšējās daļas augstumu. Sāksim ar augstuma fiksācijas klipšu, jeb C-veida fiksatoru izņemšanu abās pusēs. Pozicionējiet aizvolku tā, lai ceļgala platforma cieši pieguļ apakšstilba priekšējai virsmai. Pavelciet aiz rokturu, lai pielāgotu augstumu tā, lai augšstilba sānu atbalsts būtu novietots līdz cirksnim. Jo augstāk novietosiet, jo stabilāks būs jūsu aizvolka. Tagad viegli uzspiediet uz rokturu, lai atveres abos stieņos sakrīt fiksatora ievietošanai. Abās pusēs ievietojiet iepriekš izņemtos stieņu fiksatorus. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Pielāgojiet augšstilba sānu atbalstus. Augšstilba sānu atbalstiem joprojām jābūt novietotiem pozīcijā 6 un sānu atbalstu skrūvēm jābūt līdz galam nepieskrūvētām. Kad nostājieties uz aizvolku, pārliecinieties par to, ka uz abām kājām svaru sadaliet proporcionāli. Kājas turiet gurnu platumā. Pārliecinieties par to, ka roktura aizmugure atbalstās pret augšstilbu. Sākumā pielāgojiet iekšējo augšstilbu sānu atbalstu. Pēc tam identiski rotējiet ārējo augšstilbu sānu atbalstu, līdz tas cieši pieguļ augšstilba ārējai sānu virsmai. Noņemiet aizvolku un cieši pieskrūvējiet augšstilba sānu atbalstu skrūvis. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Siksnas. Aizvolku siksnu sistēma ir ļoti vienkārša, bet bieži vien tiek lietota nepareizi. Tāpēc lūdzam rūpīgi iepazīties ar to lietošanu. Katra siksna sastāv no 2 daļām. Melnās siksnas garumu parasti pielāgo tikai vienreiz, un tā atkārtoti nav jāregulē. Zilā siksna ir paredzēta siksnu sistēmas savilkšanai un atbrīvošanai. Zilā siksna ir jāsavelk vienmēr, kad uzliekat aizvolku. Tāpat zilā siksna ir jāatbrīvo vienmēr, kad noņemat aizvolku. Lai varētu droši pārvietoties ar aizvolku, siksnām ir jābūt savilktām ļoti cieši. Ja siksnas ir pārāk vaļīgas, aizvolks kļūst ļodzīgs un nestabils. Ar pareizi savilktām siksnām aizvolks kļūst par stabilu un viegli kontrolējumu kājas daļu. Pirmreizējai siksnu pielāgošanai izņemiet siksnas no mīkstās aizdaras. Pēc tam melno siksnu izvelciet pilnā garumā. Ieceliet pelēko sprādzi aiz tās gala un pilnā garumā izvelciet zilo siksnu. Kad visas siksnas ir izvilktas pilnā garumā, ar melnajām sprādzēm piesprādzējiet tās pie aizvolka iekšējās malas. Tas nozīmē, ja aizvolku lietojat labajai kājai, tad melnās sprādzes piestipriniet kreisajā pusē un otrādi. Tagad siksnas jāpielāgo pastāvīgai aizvolku lietošanai. Pārliecinieties par to, ka siksnas nav savērpušās. Nepieciešamo siksnu garumu pielāgojiet savelkot melnās siksnas. Melno siksnu garums visticamāk vairs nebūs jākoriģē, vai arī tas būs jādara ļoti reti. Pievelciet zilo siksnu, lai siksnu sistēmu pilnībā fiksētu. Pēc pareizas siksnu savilkšanas zilajai un pelēkajai sprādzei jāatrodas blakus, vai starp tām ir jābūt ļoti nelielai atstarpei. Lai pārbaudītu, vai siksnu sistēma ir savilkta pietiekami cieši, mēģiniet noņemt zilo sprādzi. Ja siksnu sistēma savilkta pareizi un gana cieši, zilo sprādzi atvienot nav iespējams. Bet, ja jums izdodas to noņemt, tas nozīmē, ka melnā siksna ir pārāk gara un nav pietiekoši savilkta. Saīsniet melnās siksnas garumu, savelkot to ciešāk. Parādīsim, kā to dara. Zilo sprādzi piestipriniet atpakaļ un zilo siksnu izvelciet pilnā garumā. Saīsniet melnās siksnas garumu, pievelkot to aiz gala. Savelciet zilo siksnu. Tagad pārbaudiet siksnu garumu, mēģinot atvienot zilo sprādzi. Atkārtojiet šo procesu līdz brīdim, kad nevarat atvienot zilo sprādzi. Kad siksna ir pareizi nospriegota, bet zilā un pelēkā sprādze nesaskaras, tas nozīmē, ka melnās siksnas garums ir pārāk īss. Jums tā ir jāpagarina. Tagad skatieties, kā to izdarīt. Ieceļot pelēko sprādzi, nedaudz pagariniet melnās siksnas garumu, bet pēc tam savelciet zilo siksnu. Mēģinot atvienot zilo sprādzi, vēlreiz pārbaudiet siksnas nospriegojumu. Tagad, atbrīvojot visas 3 zilās siksnas, atvienojiet tās no aizvolka. Pēc tam no kājas noņemiet kruķi un melnās siksnas ievietojiet mīkstajās aizdarēs. Ievērojiet, ka garākajā mīkstajā aizdarē jāievieto ceļgala siksna. Aizdaras noslēdziet
cik vien cieši tas ir iespējams. Pēdējo reizi pārbaudiet siksnu nospriegojumu. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Ģipsis un zābaka ortoze. Aivolku var valkāt ar ģipsi vai zābaka ortozi, bet dažos gadījumos nepieciešama neliela pielāgošana. Ja jūs lietojat zābaka ortozi, pārliecinieties, ka gaisa pumpis atrodas zābaka sānos, nevis priekšpusē. Ja jūs zināt, ka tiks likts ģipsis, palūdziet savam ortopēdam vai ģipsētājam, lai pāreja, jeb mala ģipša augšpusē būtu vienmērīga un lai papildus tiktu nostiprināta ģipša priekšpuse. Ja ģipšu vai zābaka augšpusē ir daudz brīvas vietas, tad uzliekot aivolku, šis apvidus netiek pilnvērtīgi atbalstīts. Nepareizs un pietiekams atbalsts var radīt sāpes šajā apvidū. Par laimi to ir ļoti vienkārši izlabot. Vienkārši uzlieciet papildus polsterējumu un aizpildiet šo brīvo vietu virs ģipša vai zābaka. Neliels salocīts dvieles parasti ir ļoti labs risinājums, bet var arī izmantot jebkādus citus polsterus. Ja polsterējumam izmantojat dvieli, salūkiet to biezāku, nekā sākotnēji varētu šķist nepieciešams. Tas saspiedīsies, kad atbalstīsieties ar svaru. Ja ir jautājumi vai bažas par aivolku lietošanu, sazinieties ar aivolku atbalsta komandu. Nopauzējiet video, ja nepieciešams laiks, lai sagatavotos nākamās sadaļas skatīšanai. Nākamais video – jūsu pirmie soļi ar aivolku.